Daugavpilī 6. jūnijā tradicionāli jau 5. gadu notiks mazuļu parādi. Pirmo reizi šis pasākums notika 2011. gadā. Tad to apmeklēja tikai daži desmiti ģimeņu. Šogad tiek plānots, ka mazuļu gājienā piedalīsies vairāk kā 100 jaunās māmiņas ar bērniem. Neapšaubāmi gājiena rota būs speciāli šim gājienam rotāti bērnu ratiņi, par ko parūpējās liekot lietā savu fantāziju un izdomu jaunie vecāki. Katru gadu mazuļu parādē tiek vesti ratiņos, kas izskatās kā automašīnas, lidmašīnas, karietes, vai arī tiek rotāti ar baloniem un ziediem. Cienījamie vecāki, ja jūsu ģimenē laika posmā no 2014. gada 1. maija līdz šī gada 1. maijam ir piedzimis mazulis, tad jūs esat aicināti piedalīties šajā brīnišķīgajā pasākumā, kas šogad veltīts Daugavpils 740. gada dienai. Sestdien, 6. jūnijā, 12:30 jūs ar nepacietību gaidīs Rīgas un Krāslavas ielu krustojumā. Gājiens virzīsies pa Rīgas ielu. Aiz mazuļiem gājienā sekos pārējie svētku gājiena dalībnieki. Starp citu, visus mazuļus viņu vecākus gaida svētku pārsteigumi un dāvanas. Tiekamies mazuļu parādē!